Tātad tēma krīzes neekonomiskie faktori. Pirmais jautājums ir par to, kāda ir saruna aizvadītajos gados par krīzi vispār. Diskurss par krīzi sākās jau tūlītās 8. gadā, un tas jau no paša sākuma iegūta diezgan interesantu pavērsienu. Jau no paša sākuma šī saruna par krīzi faktiski pamatā koncentrējas ap humanitārā, sociālā rakstura problēmām. Šī saruna jau no paša sākuma risinājās tādā veidā, ka varēja skaidri noprast, ka aiz visa tā stāv daudz kas cits, tikai ne pati ekonomika un ne pašas finanses šo nozaru tādā teorētiski metodoloģiskā aspektā. Par krīzi rakstīja, protams, daudzi, rakstīja politiķi, rakstīja diplomāti, žurnālisti rakstīja, satīriķi rakstīja par krīzi, taču par krīzi principā klusēja paši finansisti. Finansisti par krīzi nerakstīja. Izteicās tikai tie finansisti, kuri jau bija pazīstami ar savu atklāto viedokli. Piemēram, par krīzi rakstīja Džordžs Soros, rakstīja arī Federālās rezerves sistēmas priekšsēdētājs profesors Bens Šaloms Bernanke, rakstīja Nobelprēmijas laureāts ekonomika 8. gadā un publicists profesors Pols Krugmans, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas bijušais direktors franču filosofs un ekonomists Žaks Attali, rakstīja ievērojamais franču ekonomists Žaks Sapīrs, rakstīja un ļoti nozīmīgus darbus publicēja Pasaules valūtas fonda bijušais galvenais ekonomists Simons Džonsons. Pašā sākumā runāja par to, ka tā ir vislielākā krīze cilvēces vēsturē. Un pie tam krīze, kurai ir planetāri globāls raksturs, visaptverošs raksturs, ietiecoties gan finansēs, gan ekonomikā, politikā, sociālajos procesos, garīgās kultūras, ideoloģijas procesos, aptverot tātad faktiski visu kultūru tās sistēmas veselumā. Krīze ļoti parāda, cik lielā mērā pasaule ir globalizēta no finansu viedokļa. Jau pašā sākumā kļūst skaidrs, ka nevienu nevar vainot konkrēti. Atsevišķus cilvēkus nevar saukt pie atbildības, un vispār nav kam izvirzīt pārmetumus, kurus vainot. Pirmajā laikā, protams, kā parasti vainoja politiķus, ka viņi ir visu, kad ir noveduši līdz tādai robežai. Taču kļuva skaidrs, ka arī konkrēti politiķus nevar vainot. Un starp citu, tajā mākslinieciskajā šedevrā Volstrītā arī ir runa par to, ka politiķus nevar vainot. Kļuva skaidrs, ka jebkurā gadījumā vainīgi nav konkrēti cilvēki, konkrētas institūcijas. Tas faktiski, ka nevar nevienu no finansistiem, no ekonomistiem un arī no politiķiem vainot, ļoti lielā mērā uzreiz norādīja uz to, ka krīzei ir kaut kādi citi iemesli, nevis ekonomiskie finansu iemesli. Un norādīja tieši uz to, ka krīzes pamatā ir neekonomiskie faktori. Un kā krīzes sākums faktiski ir tādos kultūras segmentos, kuri faktiski tieši ar ekonomiku nav saistīti. Tātad kļuva skaidrs, ka krīzes galvenie faktori principā ir meklējumi pašos cilvēkos, sabiedrībā kopumā. Ka sabiedrība kopumā faktiski ir nonākusi līdz kaut kādai kondīcijai, līdz kaut kādam stāvoklim, kas pie tā ir novedis. Tūlīt kļuva skaidrs, ka krīze ir saistīta ar sociālām problēmām. Pirmkārt, ar patērēšanu. Krīzes jau pašā sākumā samazinājās patērēšana. Ja cilvēki pārtrauc pirkt preces, kuras principā viņiem nav vajadzīgas, tad faktiski sabiedrībā iestājas ļoti nepatīkams stāvoklis. Patērēšanas apsīkums parādīja, ka faktiski sabiedrība ir slima kaut kādā veidā, jo viņa patērē un visa ražošana ir iekārtota tā, ka viņa patērē faktiski bez jēgas, bez kaut kāda loģiska pamatojuma, bez reāls nepieciešamības. Un viss tas ir novedis pie tā, ka līdz ko beidzās šī bezjēdzīgā patērēšana, tūlīt iestājās bezdarbs un kā teikt, apsīkst naudas apgrozījums un tā tālāk un tam līdzīgi. No pasaules politiķiem
Par krīzi arī nerunāja drosmīgi gandrīz neviens. Šajā sakarā, protams, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ rietumos nemīl Puķinu, ir saistīts arī ar to, ka viņš 2009. gadā, janvārī, Davosas fórumā skaidri un gaiši pateica, kas ir noticis. Un viņš ļoti nesaudzīgi un atklāti pateica, ka krīze ir pastāvošās finanses sistēmas izgāšanās, finansu sfēras regulēšanas un kontrolas sliktās kvalitātes rezultāts, nopietni traucējumi atklājās pasaules ekonomiskā sistēmā, kur viens no centriem ASV nepārtraukti drukā naudu. Tāpat krīze liecināja par mēra trūkumu, pārāk nereālajām cilvēku vēlmēm vispār, īpaši nesamierīgā apetīte, kā Puķins teica, bija korporācijām. Puķins principā runāja par to, ka krīzes iemesli ir neekonomiski iemesli, tie ir saistīti ar rietumu sabiedrības stāvokli, ar rietumu sabiedrības nespēju racionāli domāt, kā tas ir pieņemts principā kapitālistiem. Tāpatās Puķins runāja par ideālisma trūkumu, viņš runāja par labestības trūkumu biznesā, viņš runāja tāpatās par savaldības nepieciešamību, godīguma nepieciešamību, taisnīguma nepieciešamību. Tā ir faktiski vienīgā tāda politiķa runa no tā laika politiķiem un faktiski vispār no tā laika politiķiem, kuri spēja atklāti raksturot lietas būtību. Krīzes sakarā aktuāli kļuva vairāki autori, zinātnieki, kuru vārdi līdz tam, protams, ka bija pazīstami, bet viņi nebija, kā teikt, tik pieprasīti aktuālo problēmu izskaidrojumos. Pirmkārt un galvenokārt visi uzreiz analītiķi atcerējās Maksu Weberu. Atcerējās to, ko Webers vispār rakstīja par kapitālismu, rakstīja par kapitālisma racionālismu, par kapitālisma godīgumu. Krīzes sakarā atcerējās arī Friedrichu Augustu von Hayeku, jo arī Hayeks mācīja, ka ekonomika un sabiedrība nav cilvēka dabas un iekšējo pretrunu kopums un prasa no cilvēkiem, protams, arī milzīgu samērā izjūtu. Protams, kā atcerējās arī Džonu Meinardu Keynesu, jo viņa pieeja ekonomikai, protams, tagad liecina, ka ir bijusi pareiza. Atcerējās arī slaveno amerikāņu ekonomistu, diplomātu Džonu Galbraithu, jo arī Džons Galbraiths savā laikā visu savu, kā teikt, darbību veltīja tam, lai amerikāņus pieradinātu pie mērenības, pieradinātu pie tā, ka valstī ir jāiejaucās finansu un vispār ekonomikas dzīvē. Atcerējās arī vācu ekonomistu Šumpēteru, jo Šumpēters arī mācīja un savos darbos rakstīja, ka kapitālisms agri vai vēlu var nonākt līdz kaut kādai globālai krīzei. Tāds būtu raksturojums kopumā visai sarunai par krīzi. Šis raksturojums ir nepieciešams, lai saprastu, kādi tad konkrēti bija šie neekonomiskie faktori. Neekonomiskie faktori tātad ir veidojušies un saistībā, protams, ar sabiedrības stāvokli kopā, ar sabiedrības garīgo stāvokli kopā, intelektuālo stāvokli kopā, bet galvenokārt, protams, ar sabiedrības morālo stāvokli kopā un profesionālās atbildības, jeb kā tagad modīgi tiek teikt, sociālās atbildības līmeni attiecīgajā sabiedrībā. Pirmais krīzes faktors ir demografiskais faktors, manuprāt. Es lasīju interviju ar rietumu humanitārās zinātnes patriārku Klodu Levi-Strosu, viņa 100. dzimšanas dienas sakarā 2008. gadā. Viņš šajā intervijā pirmajā vietā arī izvirzīja demografisko faktoru un brīdināja cilvēks, ka demografiskās lietas viņuprāt vēl sagādās milzīgas problēmas uz planētas. Un viņš uzskata, ka šis grandiozais iedzīvotāju skaita pieaugums atsauksies ne tikai uz ekonomiku, bet viņš atsauksies vēl uz daudzām citām lietām. Jāsaka tā, ka vēsturiski nākas runāt šodien par demografisko globalizāciju.
Vēsturiski vispirms demografiskā globalizācija izpaudās tad, kad eiropeiskās rases, kā teikt, pasionārās enerģijas pārpalikums izprovicēja transatlantisko ekspansiju. Tas nozīmē, ka eiropieši, izjūtot sevi milzīgu enerģiju, sāka ietekmēt dzīvi citos kontinentos. No 18. līdz 20. gadsimta sākumam eiropieši ļoti plaši pārcēlās uz dzīvi citos kontinentos, ļoti būtiski izmainot šo kontinentu pamatiedzīvotāju stāvokli. Runājot par demografiskos faktoru, ļoti svarīgi ir tas, kā eiropeiskā rase, pateicoties šai demografiskai globalizācijai, šai izklīšanai pa visu pasauli, principā uz planētas sāka pārvaldīt apmēram 80% no visiem resursiem. Kaut gan viņi tikai bija 1/3 daļa no planētas iedzīvotājiem. Tiek uzskatīts, ka eiropeiskā rase principā ir vainīga tai demografiskai pārējai, kas ir sastopama tagad. Ne visur, kur strauji pieaug iedzīvotājs skaits, simetriski attīstās saimnieciskā darbība. Ne visur tātad, kur pieaug iedzīvotājs skaits, strauji sākās ekonomiskais uzplaukums. Noteikti ir jāņem vērā, ka demografiskie procesi principā nepakļaujas voluntārai iedarbībai. Viņus nevar ar spēku regulēt no augšas vai ar kaut kādiem dekrētiem. Nav arī idejas, jo pārmaiņas notiek straujāk nekā nobriest pašas idejas, politiskās, ekonomiskās, filozofiskās. Šī saruna par ideju trūkumu ir saistāma principā ar demografijas aspektu. Veikti speciāli pētījumi, kas parāda, ka pēdējo reizi planētas iedzīvotāju radošais gars, radot jaunas idejas, ir visaktīvākais bijis 1873. gadā. Otrais krīzes faktors ir antropoloģiskais. Jeb citiem vārdiem cilvēka psiholoģiskās dabas loma. Tie intelektuāļi, kuri izprot un atzīst demografiskā imperatīvā darbību, principā piekrīt arī tam, ka nevis enerģētiskie, ekoloģiskie izēvielu resursi limitē cilvēces attīstību, bet gan visu nosaka pati cilvēka iekšējā daba. Tā teikt, saprātīguma un garīguma potenciāls un tā virzošā klātbūtne. Nevis materiālā bāze ir virzošais spēks, bet pats cilvēks ir virzošais spēks. Ir arī tā saucamā nihilistiskā tendence visu izskaidrot, un šajā tendencē viss koncentrējas ar to, ka cilvēks pēc savas būtības nebūt ir ļoti enerģisks, nebūt vienmēr cenšas pēc visa jaunā un visa garīgā, ka cilvēks gluži pretēji ir slings un kūtrs, un viņam ir jāpalīdz, un viņš faktiski grib, ka viņam palīdz, un viņu skubina darbībai. Vērtējot kapitālismā gaitu, piemēram, 19. gadsimtā, vēl 20. gadsimta pirmajā pusē, ir pilnīgi skaidrs, ka ar racionālismu kapitālismam ir milzīgs problēmas. Kapitālismā teorētiskie klasiķi vienmēr ir akcentējuši to, ka kapitālisms ir racionāla lieta. Godīga, atbildīga un stingri racionāla lieta. Un tieši šī jaunā racionālā mentalitāte bija pamats tam, kādēļ vispār attīstījās kapitālisms. Iracionāli spekulanti un avantūristi kapitālismā ir saprotami. Šodien atceras tos fragmentus Vēbera darbos, kur ir veltīti iracionāliem spekulantiem un avantūristiem. Atceras tādēļ, ka par krīzes galvenajiem vainīgiem jālieto šie epitēti – iracionāli spekulanti un avantūristi. Krīzes izraisītāji tie ir alkātīgi, nedomājuši, bezatbildīgi maniaki. Vēbers saka, ka jebkurā sabiedrībā kapitālisma laikmetā tādi cilvēki ir bijuši sastopami, taču viņi nediktē noteikumus, viņi nav dominējoši. Viņi kā teikt, nav tie spēki, kas nosaka kopējo kustību. Par alkātību principā Vēbers raksta ļoti daudz. Viņš saka, piemēram, ka alkātība ir bijusi un vienmēr būs, taču viņš uzskata, ka
alkatība nav saistīta ar to, ko viņš dēvē par kapitālisma garu. Hayeka morālās prakses, visi tie apskatītie aspekti tiek saistīti arī ar valsts iejaukšanos un ar valsts iespējām piedalīties šajā procesā. Un Hayeks uzskatīja, ka ļoti svarīga loma ir, kā viņš rakstīja, valsts tā saucamai paplašinātai kārtībai, kad valsts principā nodarbojas ar cilvēku audzināšanu un izglītošanu, kas atsaucas agri vai vēlu arī uz ekonomisko darbību. Ļoti labi ir zināms, ka pagrimuma periodi cilvēces vēsturē parasti iesākušies tad, kad cilvēki ir zaudējuši mēra sajūtu. Garīgā pagrimumā pirmās pazīmes ir saindēšanās ar maldīgām domām, ar maldīgām ilūzijām. Un arī tieksme uz komfortu. Garīgā pagrimumā stāvoklis principā ir nabadzīgas dvēseles, nabadzīga gara stāvoklis. Tas ir laiks, kad cilvēki pārstāja reaģēt uz racionālo, pārstāja reaģēt uz veselo saprātu. Garīgā pagrimuma laikā principā nav vajadzīgi arī gudri un talantīgi cilvēki, jo viņi tikai traucē. Garīgā pagrimuma laikā principā ideālisti nav vajadzīgi. Kapitālismā ļoti daudz ko nosaka tā saucamie nerakstītie likumi. Nerakstītie likumi attiecas uz morālo sfēru un uz profesionālo sfēru. Kad studēju universitātē, ekonomikas profesors stāstīja, tas bija 70. gados, ka Japāņi visu savu, attīstību un visu savu biznesu veids, balstoties uz savstarpēju norunu, bez kaut kādiem dokumentiem, bez kaut kādiem līgumiem, bez kaut kādiem papīriem. Trešais faktors ir ideoloģiskās identitātes faktors. Viens no krīzes galvenajiem iegānstiem ir mūsdienu kapitālisma attieksme pret ideoloģiju kopumā. Un varētu teikt tā mūsdienu kapitālisma ideoloģiskā identitāte. Par ideoloģisko identitāti es vēlos dēvēt to ideju un uzskatu sistēmu, jeb citiem vārdiem sakot, ideoloģiju šī jēdziena tradicionālajā izpratnē, kad ideoloģija ir viens no varas instrumentiem, kad ideoloģija ir stratēģiska darbība, ideoloģija ir politisko zināšanu un priekšstatu novirzīšanu uz masām, uz cilvēkiem. Šajā ziņā, manuprāt, rietumos ir milzīgs problēmas. Jebkura sociāla ekonomiskā formācija balstās uz noteiktu ideoloģiju. Un ideoloģija kā tāda, saprotams, ka ir arī mūsdienu kapitālismam. 20. gadsimtā, pēc otrā pasaules kara īpaši, rietumos pret ideoloģiju sāka izturēties ļoti skeptiski un runāja par ideoloģijas nāvu, ideoloģijas norietu, par ideoloģijas nevajadzību. Šodien var droši teikt, ka tā ir cīniska manipulācija. Jo tie cilvēki, kuri nodarbojās ar garīgo procesu analīzi, jau sen zina, ka arī apgalvojums, ka mums nav ideoloģijas un mēs negribam nekādu ideoloģiju, arī ir sava veida ideoloģija. Un pie tam vēl riebīgāka un vēl nepatīkamāka nekā atklāti teikt, ka mums ir tāda un tāda ideoloģija. Rietumos sākās šī naidīgā attieksme pret ideoloģiju, mēdījos, publiskajā telpā, tas viss tika virzīts apzināti. Viens no iemesliem bija, lai vērstos pret sociālisma sistēmu un lai iegūtu vēl vienu argumentu sociālisma sistēmas riebīgumam. Es atceros, ka arī 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā vēl arī pie mums Latvijā bija milzīga saruna, ka mums nekāda ideoloģija nav vajadzīga un nekādas ideoloģijas mums vairs nekad mūžam nebūs un mēs dzīvosim bez ideoloģijas laimīgi tālāk. Tas, protams, ir ļoti lielas aplamības, ar kurām mēs sastapāmies. Un kuras, protams, neradās mūsu galviņās, bet kuras tika mums iestāstītas no malas. Šī rietumu ideoloģiskā pozīcija principā noveda pie nepatīkamām sekām arī viņus pašus.
Jo visas tās manipulācijas masu komunikācijas līdzekļos, zinātniskajās aprindās ar ideoloģijas nāvi ietekmēja arī viņus pašus, jo tas viss tika attiecināts arī uz rietumiem. Jebkura ideoloģija, jebkurā gadījumā vienmēr satur dažādus komponentus. Ideoloģija vienmēr satur noteikti morālus principus. Jebkurā ideoloģiskajā sistēmā ir iekļauti noteikti profesionālie principi, sociālās atbildības principi, sociālā taisnīguma principi, jo jebkura ideoloģija principā ir adresēta arī sistēmai, viņa ir adresēta kultūrai. Viņa ir adresēta kultūrai, valstī, valsts kultūrai, valsts sabiedrībai, kas kopumā, protams, ir sistēma. Un ja tā ir sistēma, tad, protams, arī ideoloģija ir jāadresē visiem sistēmas elementiem, un ideoloģija sastāv no visdažādākām, kā saka, ideoloģiskajām tēzēm, visdažādākajiem attiecīgās sabiedrības, attiecīgās kultūras, attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Amerikāņu aizsāktā un rietumos turpinātā deideoloģizācijas kampaņa noveda pie tā, ka radās tas, ko var saukt par mikroideoloģiju rašanos. Mikroideoloģijas ir ideoloģijas kādās noteiktās kultūras sfērās, noteiktos kultūras segmentos. Tajā skaitā savu ideoloģiju izveidojas arī finansu sfērā. Runājot par ideoloģijas lomu, atsevišķs jautājums ir par tautas interesēm, par valsts interesēm, korporatīvajām interesēm, pilsoniskās sabiedrības interesēm, demokrātijas interesēm, atklātuma interesēm. Visus šos komponentus šī deideoloģizācija, protams, sašķēla un lielā mērā likvidēja iekšējo komunikāciju starp šiem komponentiem, un atsevišķos gadījumos pat noveda līdz atsevišķu komponentu degradācijai, obskurācijai, līdz tam, ka viņi zaudēja savu morālo, garīgo, intelektuālo skaidrību. Finansisti, kā jau es teicu, radīja savu mikroideoloģiju. Pie tam viņiem izdevās ar savu ideoloģisko darbību panākt ļoti, ļoti daudz. Mēs šodien zinām, ka šodien saimnieciskajā darbībā prioritāte ir finansu sfērai. Nevis materiālai ražošanai, rūpnieciskai ražošanai, lauksaimnieciskai ražošanai. Priekšroka ir finansu sfērai. Un šodien šī ideoloģija ir panākusi to, ka daudzi no mums domā, ka tik tiešām finanses ir pats galvenais, un pats galvenais vārds mūsu dzīvē ir investīcijas. Šis finansistu klusais apvērsums, kā var saukt viņu ideoloģisko darbību, sākās no 70. gadiem, sākās no Tečeres, Reigana laika. Tie ir divi valsts vīri, kuru darbība, protams, ar krīzi un ar krīzes rašanos ir ļoti cieši saistīta. Viņu darbības rezultātā finansisti ieguva iespēju attīstīt savu mikroideoloģiju. Runājot par krīzes veicināto jauno mikroideoloģiju, pirmajā vietā ir jārunā par valsts lomas atjaunošanu. Finansu krīze nāca par labu valsts suverenitātei, vispār valsts institūtam kā tādam. Atsevišķs jautājums ir par politisko varu vispār. Par šīm lietām ļoti plaši raksta Simons Džonsons, Valūtas fonda bijušais darbinieks. Valūtas fonds aizdeva naudu Āfrikas valstīm, citām valstīm, un Simons Džonsons diezgan atklāti raksta par to, kā tie vadītāji uzvedās, un kā ar viņiem ir jārunā, ko viņi grib un kā vispār notiek šī naudas dalīšana un aizdošana, visu to korupcijas un alkātības, sautīguma sarunu Simons Džonsons savos darbos atspoguļo ļoti, ļoti drosmīgi par kapitālisma identitāti. Šeit saruna ir dažāda. Sarunā piedalās cilvēki, kuri prognozē kapitālisma krahu. Ir cilvēki, kuri prognozē kapitālisma būtisku saplūšanu ar sociālisma principiem. Viens ir skaidrs, ka
ar kapitālismu kaut kas nav labi. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka ar pašiem kapitālisma laikmeta cilvēkiem kaut kas nav labi. Talkā pat ņem Kārli Marksu, Kapitālu, ja nemaldos, arī Latvijā nesen pārpublicēja. Kapitāls atkal ir ļoti lasīts darbs šodien. Balto cilvēku stāvoklis izraisa ļoti lielu satraukumu. Izeja no krīzes arī ir apnikusi. Šī tēma var just pēdējā laikā visiem ir apnikusi, jo nav izejas. Neviens nevar izvirzīt nekādus konkrētus priekšlikumus. Amerikāņi nepārtraukti drukā naudu un faktiski visu pasauli tur savā atkarībā, jo tā iznāk, ka visa pasaulē uztur amerikāņus šodien un uztur dolāru un vispār amerikāņu visu dzīvi uztur. Reālākais priekšlikums ir karš. Es zinu no šīm pašām vēstures grāmatām, ka saruna par karu jau iesākās saulaicīgi. Cilvēki gaidīja, ka būs karš jau labu laiku iepriekš, drosmīgi par to runāja, ka visa mūsu dzīve virzās uz karu. Diemžēl tā ir arī šodien. Cilvēki grib atrast izeju un saprot, ka izeja ir nepieciešama. Gan tai alkātībai, gan tām patērēšanas ārprātām, gan visiem tiem ziepju burbuļiem un amerikāņu dolāra, kā teikt, štancēšanai nepārtrauktai. Visiem ir skaidrs, ka tas labi nebeigsies un ka tam kaut kā noteikti ir jābeidzās. Visi grib to pēc iespējas ātrāk redzēt beigu stadijā, kad ir faktiski pielikts punkts, un cilvēki neko citu nevar izdomāt, kā sevi mierināt ar karu. Paldies!